Cik uzvaram? 7. Jā. Kas mums te spēlē? Edvīns Sēvele pret... Kā Edvīnam ir uzvārds? Edvin, как тебя второе имя? Фамилия. Фамилия. Это Илька. Как? Илька. Билька. Билка, jā. Поставим Белка. Белка. Что не знает, что Belka. Kas? Jā, man ir. Nu, protams, kurš kavējās. Tā nav pārnieka? Tā, ar ko viņi spēlē? Belka. Nu, nezinu. Reņķevs. Jāus pēc Gati. Gati nav kāds, kam? Projām vai strādā? Šies te Eiropas spēlē ar ko? Belka. Pretī, kas viņam ir Reņķevs. Ko tu šo gribi pārniet? Nu tādu. Ir jau kāds vājāk, vienkārši. Nu vistimā cieklis ir, jā? Cieklis. Cieklis nepiedalās. Nu, come on. Te valiņu uzsauc no brīvu. Jā, nu mēs visi Bārtoks ir? Ja paralēlā maču, es varu iedot. Nu, cik, kamēr es nestāvu. Tā? Šabazovs? Viņš palīdz vienkārši cilvēks. Šabazovs, jā? Nu, nav jau neviena, nu. Bārtols, Doniņš. Doniņš nespēlē? 1-2. Jau visiem sveicināti pāri čempionātā, kas notiek Čempions klubā. Pagaidām, kāpēc man mikrofons ir degunā? Visi čelā. Tā. Mums spēlē Edvīns Belka ar Jāni Eveli Pārī pret man diviem nezināmiem spēlētājiem. Tereņķevs un es skatos. Tūlīt 1 sekundi atgriezīšos pēc spēles, es izskatīšu savu kontaktu sarakstu. Vai man ir kāds spēlētājs, kas vēlas spēlēt ar Sandi Siliņu? Andris Laika. Jā, mierīgi. Tā, skatāmies, meklējam. Tā, ja gadījumā kāds, kas sēž mājās pat laban un vēlas spēlēt pāri čempionātā, mums ir cilvēks brīvs Sandis Siliņš, kuram nav pārnieku un kurš ļoti vēlās piedalīties. Tā kā, ja kāds skatās, ja kāds klausās, tad droši zvaniet, rakstiet, mēs jūs pierakstīsim un būs jums pārnieks. Tā, tūlīt 1 sekundīti iziešu cauri sarakstām. Nu, rekulēņš, jā. Kamēr vismaz manas nav, nu, man pārnieka nav. Tā, atgriezīsimies pie spēles. Nu, reku šitās viss. Reku krītiņiem arī. Ar tādu, Kaspars. Kesič. Jā.
Vecais labais Kesišs. Tā, man blakus piesēž Kaspars Ciekurs. Atgriežoties pēc spēles pēdējās 2 bumbas pirmajā partijā. Edvīns pie sitiena. Tā. Izstāsts diezgan pagrūts, bet... nu burvīgs izpildījums no Edvīna. Ideāls duplets, viņa pārnieks Jānis Evel, nevarētu netrāpīt principā. 100% iesešana. Jā, tieši tā pirmā partija iet pie Eveles un Edvīna. Tā, 1-0, viņa labā. Burvīgi. Lieliski maleči. Tā tik turēt. Jā, 1-0, Evels un Edvīna labā. Otrais reks būs Tareņķevs un Šabazovs. Izsitīs. Centīsies kaut ko panākt. Pat cik mans pārnieks neieradās un nebija spēles, tad palaida Ciekuru ar Siliņu. Nu ko? Es neko nevaru izdarīt. Tad palaidīs Ciekuru ar Siliņu uzspēlēt manā vietā. Nu, burvīgi. Atgriežamies pie spēles. Es nezinu, vai Tareņķevs vai Šabazovs izsit. Viens no viņiem īsāk sakot. Izstāsts nopietni noskaņot cilvēki. Izsitiens spēcīgs. Bumba neiekrita izsitienā. Nē, kļūdījos. Iekrita viena. Reku to Predatoru. Ņem visi 3. Ja tu māki jumpu un... Jā. Šito, tas ir spēlējamais un var arī razbainieku. Razbainieku tā nevajag? Izsitamo. Nu, nekur otrs razbainieks, paņem to garo. Nu, va. Lai veic. Power. Nē, saņemies. Tā, atgriežamies pie spēles. Cik es sapratu, Jānis Evel nokļūdījās un atstāja atspēli pretiniekam, vienam no viņiem. Tareņķeva komanda atspēlēs arī, tāds snukerīts, nenosacīts, slikts īstenībā. Trāpīt var, iesist nevar. Viņi apdomā situāciju un tad, es viņu vietās izdrošu vien kaut kādu atspēli. Visu censtos. Ko Edvīns mēģina izdarīt. Un... Jā, atspēle nesanāca, bet sarežģīts sitiens uz vidu, smalka reska. Bet cik es viņus nezinu, es reiķinu, ka viņi nav īpaši trenējušies šitam turnīram. Spēlē viņa parastajām kļuškām, tas nozīmē, ka droši vien nav īpaši augstā līmenī. Skatīsimies, ko jaunieši rādīs. Smalks šķēliens iekšā, diemžēl mazlietiņ nepaveicās ar baltos iesišanu, bet sitiens bija daudz spēcīgi priekš tā. Tagad pie sitiena Jānis Evel, 100% iesitiens. Savādāk nevar būt, un viņš pat palīdz savam komandas biedram iestot vēl trešo bumbiņu. Ļoti labi. Edvinam bija šis sarežģīts sitiens it kā uz 4. Iesis droši vien nē, bet Jānis droši vien viņam ieteiks atspēlēties. Ja es tā saprotu, droši vien baltā būtu ļoti labais 7-6 aizlikt, mēģināt vismaz aizlikt snukerīt smuku. Būtu lielisks sitiens. Skatīsimies, vai tas viņam izdosies. Un jā, viņam tas ir izdevies, ļoti skaista atspēle, snukers vispār super. Kā puiši izies? Neveiksmīgi, pa daudz. Jā, viņš arī piegāja tam sitienam diezgan tā viegli prātīgi, tur vajadzēja bišķi padomāt. Varbūt kādu jumpu varēja vai kaut ko vēl. Atkal sitiena Evel. Iekšā ir. Edvinam
domāt ķaška, bet, nu, zinot čempions galdus, būs diezgan sarežģīti uztaisīt. Jau lūzas metīs laukā. Bet, nu, viņš ir pietiekami labs spēlētājs. Es domāju, viņš to varēs izdarīt. Asas sitiens. Nu, re, kas tur notika? Neiesit, diemžēl. Nu, izēja arī tāda čābīga patiesībā. Nu, nav tas labākais variants, teiksim, tā no manas puses. Tagad tāds pretīgs sitiens pretiniekam, diezgan asas šķēliens. Tur uz 50 būs vai nebūs. Risks liels. Nu, protams, diemžēl nav. Atspēles arī nav. Un pat, kas tur notiek? Nē, nu tāda nosacīta, ķīpa atspēle. Pusatspēle. Neatspēle. Bezspēle. Vēl sit. Nu, trāpīt droši vien varam minimā saitādu. Bet. Viņš viņu redz skaisti, burvīgi. Ko viņš darīs? Stūrī. Nu jā, ir potenciāls, var iesast. Var pabeigt. Augšā, nu pārcentās čals. Tagad komandas biedram būs jālabo viņa lielā kļūda. Nu, atkal ir kā vājš sitiens, risks. Vai otrā, spēcīgs, vidējs. Nu malks, pavisam malks. Normāli. Mačs aiziet pretiniekā. Nu, rezultāts 1-1. Izskatās, ka nebūs viņiem maz tik viegli. Nauda man bija uz Eveli un Edvinu. Bet šitie izrādās arī diezgan tā atsparīgi. Atspar dod. Mačs. Vismaz vien interesants mačs. Nav vienos vārtos. Tur blakus galda Freimans cīnās ar Taubu un pret ogras spēlētājiem. Freimans tur arī kā pārliecinoši sit. Nu jā, pārcentās. Nepiedevīgs te čempions galda ir. Jā. Edvins pie izsatiena. Smuks razbojas, bet nekas nav iekšā. Uzbrukums ir uz pirmo bumbu, bet no viņas ļoti sarežģīti izēj uz otro. Es viņu vietā patiesībā atspēlētos. Pieņemsim pirmo pie 8. piespiestu vai kaut ko tam līdzīgu. Nu jā, bet viņš jau smagi uzbruk, neapdomīgi sitienu izdarīja. Potenciāls labai atspēlē šeit. Baltā pie otrās piespiest, ne? Pie zilās, jā? Nu, tieši, pasties, cik burvīgi. Es pat mikrofonā knipiestīšu. Pretiniekiem sarežģīts sitienus, jā, viņš, balts, jā, apdomā sitienu. Pastīsimies, daudz paspēcīgi. Nu jā, bet viņam arī viņu vajadzētu, tur bija diezgan smags vins jāliek, lai tādu vispār trāpīt. Labi, vēl parāda Edvinam, kur viņš vēlās balto redzēt. Pastīsimies, vai Edvins spēs attaisnot viņa cerības. Edvins sit un, jā, it kā, gandrīz jau vietā bija pareizi. Evel sitīgas tēmējas sit, jā, tas ir Evel. Nekādā citu nevar vēlēties no tādu spēlētāju. Viņš saka, droši vien apstādināt, stopiņu viņam pietiks. Domāju, ka viņi iet garām.
Cerams, ka viņi iet garām. Ja nē, tad viņš droši vien plāno mašu kombiņu sist. Tūlīt mēs to uzzināsim. Pagarinātājs. Ok, pagarinātāju paņēmām. Edvins tēmē. Un jā, iesit, izgājām. Došana neapmienās diezgan sitienu īstenībā. Izstījās. Nu, ko vēl darīs? Iet cauri vai neiet cauri? Tāds jautājums. Kombo, nu mācīgi. Eva un Edvins izcīna vēl vienu punktu. 2-1. Čau. Sasveicināmies Rūmani, kurš tikko kā ieradies ar nokavēšanos. Sasveicinās ar Evu. Visiem prieks viņu redzēt, pēc ilga atvaļinājuma, teiksim tā. Tā, Tareņķi un Šabazovs. Tareņķevs, Šabazovs. Nu jā, viens no viņiem izsit. Pirmā iekšā. Potenciāls kombiņš, 2-9. Vai viņš šo iespēju izmantos? Psiho sitiens kā jau vienmēr, bet var nostrādāt. Par cik mēs spēlējam Latvijas līmenī, Latvijas turnīros, tad te jau daudz tā mēģina kaut ko izšmalkt. Nē, viņš tomēr godīgi uzbruka un samaksāja cenu par to. Pilnīgs snukers, konkrēts deds vienkārši pie 9. Viss škirdīgs. Vajadzēja labāk sist kombo. Nu, tēmē domā. Es redzu caur labo garo bortu. Tikai tādā veidā šitas viss tās diezgan netik labi. Nu, es tās trāpīs. Nu, jā. Edvins pie sitiena. Saka, 4. iztiekšā. Tā droši vien arī būs krievinieku variants. Man kafija beidzās. Motu savs paliek. Man par šito darbu nemaksā. Jā, Edvins iesita 4. bet ar visu balto. Izstās bišķi neapmierināts, nāk konsultēties ar Jāni. Kaut ko špili-vili. Nu, tagad ir sitiens no rokas, 3. Kas tur 3., 6., 7., 8., 9. Spēcīga ķaška, jā, uz 6 it kā izgāja. Bet ko tagad? Tagad vajag spēcīga ķašku taisīt. Tas nozīmē liels procents kļūdīties. Jā, ok. Labi, jā. Nu, grābeklis jāņem, tas jau ir slikta zīme. Nozīmē, procents krītās. Precīzam sitienam. Nu, tagad sitīs. Nu, labi, jā, ir. Nu, jā, nu, tagad tikai ir augšas jāuzsit. Un automātiski izēj uz vidus lūdzu. Tur jau, nu, nekādi nevar netrāpīt, es domāju. Tā jābūt pilnīgam. Čau. Viņš sit. Es ņēmu savus vārdus atpakaļ. Jā. Ir pišķi tā. Nu jā, ka es ar Edvinu uzmet vārdu. Viņš saka, ka arī šausmas, vienkārši šausmas. Nu, Eva pie sitienu, te jau skaidra bilde ir vienkārši.
Kaut gan... Labi, tāds sitiens no Evols negaidīja. Tāds nepārliecināšs sitiens. Tagad Edvīnam diezgan sarežģīti. Kur viņš sitīs? Vidū? Stūrī es sistu vidū droši vien, ja ir leņas. Kaut gan... Nu jā. Viņš sitīs arī vidū ar kreiso augšējo vintu. Un, nu... Būs? Nebūs? Ir, jā, bet baltā nedrīkst tik spēcīgs īstē. Nedrīkst. Sadāk nenokontrolēs sitienu. Būs kritiks. Nu labi, kas tur vinnēja? Evo. 3-1. Evo un Edvīna labā. Kas vēl interesants? Reinbergs ar Šmitu kaut ko ņemās. Freimanis ar Taubi arī tur cīnās, vēl Trubačs ar Taņu arī ņemās, tur Trubačam ar Taņu pret kaut ko es tur neredzu, ir 1-1 pat labam, uz tiem galdiem, tur pie valniem ratiem vispār neredzu, kas notiek. Taubi nomāzējas blakus galda, šausmīgi, bet neatstāja, malacis. Haļau bija ar viņu. Un atgriežamies. Evel izsita, iesita bumbiņu iekšā, izēja perfekti uz pirmo bumbu uz stūra. Kas varbūt burvīgāks. Bet šeit iesnīs, ja. Nu, Edvīns sitiens. Domā droši vien ar ķašku. Ar ķašku uz otro. Vai viņš to darīs? Izskatās, ka pastāv tāda iespēja. Nu jā, droši vien centīsies, mēģinās to iziet. Prastīsimies, sanāks, nesanāks. Mans pārnieks ieradās ar, uz stundas nokavēšanos. Zaši bijis malačs. Nu, Edvīnam, nu, ķipa, nu jā, neiesita, neatstāja īpaši arī neko tādu riktīgi labu. Jā, protams. Tā, tagad Tareņķeva komanda nofēloja, uztaisīja faulu, netrāpīja pa pirmo, vēl pie sitiena no rokas, diezgan elementāri. Un viņš iesit, atstāja izēju uz otro, bet nu, tādi čābīgi īstenībā, es nepateikšu, kā Figembai labā. Varēja kaut ko uz augstāk, bet šī tuvāk uz galdu augšā vastāt. Viņš ceturto grib droši vien, nu viņš prasīs, lai droši vien tā es stopi. Un tad viņš sitīs ar augšēju pie bārsta stoju. Fuck. Skatīsimies, vai viņš to, vai tas plāns izdosies, neizdosies. Malačs runā, kā komanda darbojas kā viens vesels, tas ļoti labi. Tā vajag arī būt. Te nevar izšķirt šaura ar vienu labu spēlētāju un otru tādu viduvēju. Es, protams, Evel stāv priekšā. Neko neredzu. Paldies. Nu, viņš mēģināja kompensēt ļoti labi uzskatu. Evel ar centriņu. Iesit, iziet, atstāja Edvīnam. Augšējais droši vien. Augšējais vintiņš. Viņš var augšējo labo izmantot. Nu. Zašabies. Augšējais viens nesanāca, izgāja kā uz vidu. Nu tāds haļaunīs izējas, es teiktu. Es būtu cits vairāk tā kā uz stūri. Patiesībā būtu tēmēs. Bet, nu, nav jau pro turnīrs.
Nu, iesit vidu, atstāja Hujo, izdev uz 7. Latvijas krūtākie amatieri. Pēdiņās. Nu, Edvīnam tagad sarežģīts sitiens, kuru viņš arī var nomāzēt patiesībā pēc tā, ko es redzēju. Klausies, Bolu, padod man jaku, manā tur... Var atnest salvet, lūdzu? Man izšķauk degunu vienkārši. Nē, man vajag izšķauk degunu vienkārši. O, Edvins iesita, bet... Nē, Jānis, tomēr viņi redz vienkārši. Iesit pārliecinoši, un es domāju, ka rezultāts būs 4-1. Īpaši cīņa nesastādīja. Slikti. No, nekas. Spēlējam uz 7 uzvarām, iespēja vēl ir. Tagad uzmanīgi ir šņaukšu deguna. Sūdīgi viņam. Mikrofons projām. Nē, tas speciāli skatītājiem tā, lai pamostās, ja mums ir rīts, un mums ir turnīrs. Tas ir čempionu vaina, un pohai. Edvins laimīgs, apmierināts ir. Evel arī izstās optimistisks, pirmā vada. Viss ir kārtībā. Tā, nu Tarēns jau izsit. Un bumba ir iekšā. Pohai. Uz stūri ir pirmā iespēja, jā. Šabazovs. Tā, apakšējais. Nē, tā ir labo vintu pietiek pilnīgi. O, nu daudz pa stipru. Tādas sitienas mēs tā nesatām. Veiksmes izēja. 2 ar apakšējo kreiso. Ok. Tālāk, atkal. Nu jā, veiksmīgi, ka neaizgāja S5, būtu Kirdiks atkal bijis, kā vienmēr. Nu, ko viņi tur centīsies tagad kompensēt? Oi, nē, tā tas nedarās, čāri mīļā. Pilnīgi galīgi garām uz stūra atstāja ārprāts. Nu, es pats viņu negribētu tāds sitienas ist. Bet tev nav citu, tu ļoti izvēlas. Es vienkārši negribētu sateiktos no tādas sitienas. Es pateiktu, te iet uz diriģētas, nestīšu no borta, man tā riepis no borta sist. Nu jā, nu viņš darīja, ko varēja. Pats stāv, protams, kā vienmēr, bet nu... Nē, vēl pie sitienu, nu šitāds jau nemāzē. Nepavelt viņš ir tas, kas viņš ir. Nu, Edvīnam atliek uz stūri, bet tomēr Leņķis tāds pārāk liels patiesībā, nu... Ja tur kādas 6. 5. Vai kur ir 5. Nē, bet ir 6. šeit. 8. jau lūdā, bet tā ir 8. Tā ir 8. Keičs, ka ar kreiso apakšējo vai... Nē, ar apakšēju bļā, bet viņš baigi riskēja īstenībā. Tur nizē var nesanāk patiesībā. Un skaties, kur viņš sit... O, bļāģi, kās pa sitienu. Afigēģi. Es pat uzstīšu vēlreiz knīpu, lai jūs arī dzirdat. Nu, vēl pie sitiena. Buh, ir iekšā. Nu, te uzmanīgam jābūt. Spēcīgs sitienu viņi izlidos laukā patiesībā. Var izlidot laukā, viņš tagad izmantos augšiņu, bet augšējais, vienkārši tīrs augšējais vīns. Tikai nezinu, kāpēc viņš to darīs nopietni. Nu, tas bija stulbs gājiens no viņa nopietni. Tā tas nedarās. Ne tikai ne šitajā klubā. Nu, tagad šitie Šabazovs pie sitiena. Nu, arī, jā. Nu, mandrāž. Nu, bet it kā neatstāja sitiens uz stūri, tur kombo it kā vidū, es nezinu, vai iet uz Šabos. Nē, it kā, ziniet, kā 90 grādi ir, es saku, var sīst, pohoj, var sīst. Bet, nu, vēl gan jau kaut ko izdomāt, es domāju, viņš jau hitrīs ir. Kombo droši vien gribas, un viņš domā kombo. Nu. Nu, bāc. Šausmas, pasties, kāda jau pirmajā partijā, kādi sitieni. Kādi sitieni? Nē, nu viņš spēku var saprast, tāpēc, ka, nu kā, ja neiekrīt, tad lai nav pat stāvā.
Bet viņš iesit diezgan precīzi. Tas bija pārliecinoši. Man te kāds zem rokas runā, starp citu. Tāpēc, ka te atnāca bullas, un man zem rokas runā visu laiku. Jā, tu man runā zem rokas. Viņš grib rast borkas, mēs tūlīt iziesim laukā uz 5 minūtēm un būs uzreiz atpakaļ, es domāju. Noliksim viņu. Nu, davai. Es eju pīpē. Back in 5. Какой у вас счет? 5-1?
Tā, nu es esmu atpakaļ, rezultāts vauriem 5-1. Vēl pie sitiena. Ko viņš tur dara? Nu smags sitiens jāpār visam galdam. Viņš iešķēla lieliski, bet neatstāja īpaši labu sitienu savam pāriniekam, patiesībā pāri visam galdam. Sapratiet, smags sitiens, apakšējais, kreisais vīns, vienīgais, kas viņu varētu glābt. Bet uz šiem galdiem ļoti lats alkaldi no lūzām bumbas, te jau būtu ļoti precīzi. Bet Edvins ir precīzi. Viņš ļoti bieži spēlē krievu biljardu, nu tas viņam droši vien palīdz šajā turnīrā ļoti daudz. Nu, malacis iesita, vēl pie sitiena, triki sitiens, bet nodriblē tieši lūzā atstāja sitienu ārprāts. Nu, nepaveicās vienkārši. Bet viņš arī sit diezgan spēcīgi tur, nu. Ok. Mēs esam pienākuši pie tā punkta, ka šis bija tiebreaker bumba. Nu, bumbas jau uz galda, bet Edvins tāpat uzsitīs. Zolīdu pēc, prestižu pēc, teiksim tā. Un rezultāts 6-1. Evele ar... Kā viņu sauc? No, Belkas viņu sauc. Tareņķev Šabuzovs 1, Evele Belka 6. Nu jā, Evelam vispār nav jācenšās, te jau viss ar viņu rokās. Visiem bumbas krīt vienkārši. No zilgaisa. Dažiem tālāk mačos viņš jau savu pierādīs. Jā, Miķelsons, kad pat ciekurs spēlē čau. Iedomājies? Es taču saku. Tas ir kirdiks vienkārši, kas pa cilvēkiem ir atnākuši. Kāda miroņa ir izvilkt kādu? Jā, starp citu, mums ir, ar mums šodien spēlē, starp citu, Ermansons ar Siliņu. Mums ir Dainis Bērziņš ar Mārtiņu Miķelsonu, kas ir milzīgs pārsteigums, kas no atpaļinājuma Evela arī ir super pārsteigums. Reinbergs ir atpakaļ. Reinbergs komandā ir ar, viņi zin ko. Reinbergs ar Šmitu? Jā, varētu būt. Jā, Reinbergs, man liekas, ar Šmitu spēlē. Tad mums vēl ir Kaspars Ciekurs, a.k.a. Kesičs, atgriezies, izspiests no atvaļinājuma, teiksim tā. Spēlē ar Sandi Siliņu, piekrita beigās, paldies Dievam pēdējā brīdī. Kas te notiek? Labi, atpakaļ pie galda. Tātad Tareņķevs vai kas tur sita. Haļava iekrita, viens ir iekšā. Šabazovs sita, tagad Tareņķevs sita. Nu, neizgāja, pilnīgi neizgāja. Sarežģīts sitiens tagad. Vispār viņš krata rokas. Nav nekā. No Masē varbūt. Nu, jā, Masē. Mēģinās trāpīt pa otro. Kas notiek? Viņš, trāpīja, Te ir atspēlētais. Viennozīmīgi. Varētu baltojas sarkanās un otro pie īsā borta smuki. Man liekas, to arī Jānis vēl darīs. Pus? Nu jā, bija jāliecās pāri visam galdam, bija tāds sarežģītāk. Tagad Šapazovs pie stūras, sitīs otro vidū droši vien, bet viņam jāuzsit diezgan spēcīgi, lai iziet arī uz trešo. Viņam jāuzsit uz gara, viņam baltā jāuzsit ir līdz garajam bortam, un tad vēl bišķīt, lai atnāk atpakaļ, lai tāds stabils sitiens. Jā, tieši tā kā es teicu. Viņš sitīs, jā, tā kā es teicu, bet, diemžēl, šīs ir čempionu lūzas, kas ir diezgan sarežģīti izpildīt. Es nezinu, viņš došien, jā, viņš atstāja. Otrā bumba ir redzama. Uzbrukums, es nezinu, varētu it kā sekot. Idejas līmenī. Var arī atspēli, principā, uzsist. Tieši pierē otrai, 1, 2, 3 borti, un tur aiz trešās, 9. Viņš sit iekšā, viņš iesit. Izgāja, jā, malacis. Es runāju. Evela iesit. Veiksmīgi izēja. Diezgan bišķi varbūt taisns. Bišķi taisns sitiens.
Tev vajag viņam ar leņķīti visu šeit pietuvināt pie 5. otrā galda galā. Viņš krievnieku pasaules. Nu, viņa vēsturi skatoties, viņam šitien īpaši nesnāk ne uz šitā galda, bet viņš veiksmīgi iesit. Nu jā, Davilka, bet neatstāja labu sitienu. Jā, Evel saka, vajadzēja ar ķašku sist pāri atpakaļ. Bet Evel tagad sitīs, nu viņš, jā, pāršķēl diezgan. Nu, bet ķīniešu snukers toties S9 veiksmīgi paveicās. Tā uz 6. principā, lai izēja bija ļoti laba. Tā. Nu tā. Tareņķev komanda sit. Viņam jāiesita 5. Smalki. Jā. Nu, bišķi pat pārcentās patiesībā Čalīts. Bet viņš var pa 6. pa bortu, īso bortu, garo bortu varētu iziet uz 7. Diezgan veiksmīgi. Nu jā, tieši tā kā es tikko kā pateicu arī. Nu, lūk. Nu, arī bija šī pārcentās tagad. Tagad atkal sarežģīts sitiens savā ziņā. Nu, kas tev būs? Ar apakšējo labo? Viņš tīri apakšsitīs. Sitiens veiksmīgi trāpīts, izēja ir mistiskā kārtā, bet ir malacis veiksmīgi ļoti labi. Nu, tagad tālu jāliecās un, nu, labi iesita, bet atstāja ļoti sliktu pozīciju savam komandas biedram, nu, šausmīgi vienkārši. Atkal pie borta pielipināti, nu, ļoti slikti. Ja kas 6-1, Reņķevs zaudēja pagaidām, nu, tagad viņš it kā centīsies droši vien kaut kur mēģinās varbūt vidū, tā lai drošāk. Iesita, labi, 6-2. Vēl 6, Šabāzovs 2. Man te 2 muldi pie kreisās puses. Es taču saņēmu brīdinājumu. Par nesatu spēli. Nē, par to, ka es spēlēju karēšu ar vienu no sīkajiem. Nu, mums bija komanda pret sīkajiem. Viņš izlaidīgi spēlēja. Nē, un es vienkārši tā, zinu kā, rezultāts ir vien brīdi bija vispār 6-0. Ja, un es vienkārši, man taisnas sitiens it kā, es paņemu dupot vienkārši priko pēc situ, ja, un netrāpīju. Un tad pēdējā sitienā pienāca Isajenko, pateica, ka reči, vai, ja tu tagad netrāpi, es tev brīdinājumu dotu. Tas ir, ja tu apsver. Nu jā, cīpa, jā. Es nezinu, nē, es vienkārši tā, nu, nofēloju tādu, nu, pastiet, nē, nu, 6-0, 6-1, jā, rezultāts tāpat vienmēr. Jā. Un es vienkārši, nu, labi, tā. Es varēju arī neies, es netīšām pēdējā brīdī, jā, bet, nu, es iesēju, kā, nu, viss kārtībā, bet, nu, idejas līmenīšu, man normāli. Nu, jā. Bet tāpēc, nu, jā, bet tāpēc, ka es malšām kontrā zaudējumu un pēc tam šitādu sīko iedāju. Nu, man ir tāds raslabons uz 200. Meiteni iedod 11 gadīgi, man vispār puicīt iedod kaut Kurš ieļēja līdz galdam vispār teikt. Jā. Un man bija tāds, nu, man bija tīneidžers vienkārši. Tāds vidējs. Man arī bija tā, ka es uztaisīju 25 sēriju kaut kādi, un es arī sāku trenēt sīko. Burtiski, kas sāku trenēt sīko, es viņam sāku dot iespējas. Es arī, jā. Sāku sēriju. Nē, nu, iedomājies, kāda man būs attieksme pret sīko. Skaties, mēs bortojamies. Skaties, mēs bortojamies. Viņš zaudē bortošanā, vispār, pat ne tu. Es izsitu,
Es neko neiesitu, viņa pirmais sitiens viņš sit un ar broku pieskrās, cipa, jā, faulu uztaisa. Nu, cipa, nē, nu nemaziņ, nu tāds, kā vadījums aptuvē, ne? Bišķi pat jaunāks, bišķi pavadījums, bet, nu, tas bija viņa. Labi, atgriežoties pēc spēles, Edvīns sit. Edvīns jau dusmīgs ir, Edvīns netrāpa, diemžēl, bet uztaisīja cīniešu snukeri, labi atspēlti ir. Tā. Nē, es Šmitu būtu, nu, es biju vadībā patiesībā, bet šitie abi divi. Nu, jā. Nē, zini kā bija 40-20 manā labā, un es sāku šitiem te visiem skatīties, un es vienkārši, zinu kā, uzsit tikai tā, nu, cipa vienkārši nakaļau, lai iet pastītos. Bet vienam ir 7-2, nu, Daniela labā, un otram ir fucking 7 vai 8-4, jā? Nu, kā man justies, bļānies? Vai man cīnīties, jā? Nu, abi divi viņi nozaudē. Un es, nu, cipa, saprotu, un Šmits man... 5. partijā es iesim 9 un baltu. Un ar to arī viss sākās, ja darbīgi sāk celties atpakaļ. Un Šmits tam nāk klāt un saka, cipa, mēs beidzām vienādu, es nezinu, vai tu vinētu, bļaļ, viņš bija pilnīgi klamāks. Kā, nu, cipa, ja es nevinētu, viņš bija pilnīgi, nu, tur jau tā lieta, un es vienkārši domāju tāds, viņš man smagi apvainoja vienkārši tādā ziņā. Viņš izsit kaudzi, viņš sasit 3 bumbiņas un atstāja man brīvu kaudzi. Domāju, es neesmu tik apdauzīts, lai vienkārši kaut kādas 9 punktus nesavākt. Kā tā Ezeka, viņš izdauz kausu un 3 bumbiņas nomāca. Tur vajadzēja pastīties to sēriju, kā nāca pa 3, pa 2 bumbām. Jā, nu tur, come on. Nu, jā. Tur jau pietrūk vēl mazāk. Bet jūs vai nevilkāt izlozi? Man prasīja izlozi, bet es izlūku to otro ciparu un tik uzreiz uz Švitu komandu. Es izlūku pirmo ciparu. Tev nelaimīga roka ir, bļānes. Ko nozīmē nelaimīga roka? Labāk gribētu. Būtu labāk no-name. Jā, no-name. Pofers, tur vismaz lejšiem. Es nezinu. Un pielēs pabasīja pēdīgi. Laikam viņi vienkārši zināja bēnu guļāšu, kāpēc sejas. Nu, jā. Tā. Tas ir vienalga patiesībā. Ja tur bija pirmā vai nekās patiesībā. Nu, atzīsties. Otrā vieta, tas ir tāds izsmiekls patiesībā bez tā kausa. Nē. Man nav tādas emocijas. Man godīgi nav. Man nav, zini, kāpēc? Mēs dabūjām. Nu. No mums ambīcija, domā, nebija bļāmies. Mēs jau bijām tie favorīti, it kā. Nu, vienu brīdi vismaz. Jā, tad bija tajā brīdī, kad jūs bijām priekšā, tad jā. Mums bija tāda. Šie jau nav gādi. Kas viņiem bija trešais? Daniels un Darbīgi. Nē, nu. Es nesaprotu vispār, kāpēc Raimons pakāp pavielu. Nē, nu Daniels ir labs. Prikals tāds, neko nevar pateikt. Tajā brīdī, kad es to piekto atdevu Danielu, tā vienkārši bija pakāts. Tur vajadzēja jau būt 5 mūtu. Es paskatījos, kā ir. Raimons stāši 7-2. Es biju tieši otrēs. Es biju pozitīvi noskaņots. Es jebkurā brīdī viņu varēju vienkārši izņemt. Es vienkārši gaidīju, vai kāds vispār tuvu piebīdīsies. Es vienkārši spēlēju to savu spēli, un kas tev pagāja pie citiem. Labi, gribās palūvēt, es jau atgāju. Kaut ko uzklēju, lai haļāvu trāpu, un vēl kaut kādīgi snukers uztaisās no tā snukeriem. Es viņu tur tāds pretīgās, es viņu ripenēju burtiski, snukers tāds, ar ripenēju pēc klātu, viņu brīdī klāt. Nē, viņš ir nāk pretīgās, trāpu un uztaisās. Tā vērtās. Labi, atgriežamies pie spēles, Edvins runā pa telefonu. Sitīs tūlīt melno. Viņš atspēlēs, viņš katru reizi uztaisījās. Es 2 reizes izvilku čāpu, es reizes no zem. Tā, nu, Edvins domā. Kas, ko tu domā tad?
Тяжко мерз. Пилька. Белка. П? П. А, ну ладно, все равно. Пискаться весь П. Ладно, ясно. Nu, Edvins tādu riskanto sitienu uztaisīja Around the World. Pilnīgi pielipja 9. Nu, cerams, ka iet cauri. Ja neiet, tad ik ir tiks vienkārši atdot vēl vienu partiju tikai vienu stūbu sitienu dēļ. Domāju, ka vēl nav īpaši apmienās. Nu, viņš sitīs no visas duras. Nē, diemžēl nav. Bet iegls sitiens arī nav patiesībā. Tā tīra leņķīta. Nu, uz kreiso stūru. Riskēt. Viņš droši vien tā arī darīs. Jā, uz kreiso stūru. Pa īsu. Un baltā iekšā. Ar to viss beidzās. Eva un Belka vinnē. Un Tareņķevs Šabāzovs zaudēja. Nu, spēle uz vieniem vārtiem faktiski. Tas jau viss bija skaidrs. Uzvarētāji, es domāju, ir apmierināti. Zaudētāji ļoti neapmierināti, bet, nu, es viņu vietā nebūtu. Tie bija patiešām ļoti labi spēlētāji, ko viņi spēlēja. Nu, veiksim viņiem tālāk. Vērosim, ko rādīs Evel ar Pelku. Jep. Nu, komentātā. Как тебя заманили? Brīvs galds, gadi. Сейчас на эти гады заговорю. Хочешь смотреть? Лучше посмотри потом. Ну да. Что мне делать еще? Я никогда свои не смотрел. Будет интересно, посмотрим. Давай. Удачи.